Mums ir vēl kāds jautājums? Mums ir viens jautājums, ko cilvēks tās nolasīt, bet viņš ir tik ļoti garš, ka es varbūt tomēr atļaušos. Mums ir viens jautājums. Jā, visi klausamies, izrādās, ka neviens ko nedzird. Jā, izrādās, ka ir ļoti garš, ja mums pietiks laika. Jā, bet ir viens cits pa vidu vēl, ja pareizāk pēc vēlos uzdot jautājumu par enerģētiku. Proti, man vienmēr ir bijis problēma saprast, ko es vēlos darīt, kāda profesija man patīk. Joprojām mainu darbu pēc darbu, netiek gudra, kas man patīk. Jautājums ir, kā es varu sev palīdzēt un vai ar enerģētiku varu just kaut kā, un kur varētu būt problēma? Tieši jūsu tēma. Ļoti labi, ļoti precīzi. Mēs bieži vien sakam, ka mēs nejūtam to, kas mums patīk visvairāk, tāpēc, kad ir daudz bloki, un pirmkārt mēs sakam, tas nav iespējams. Tas nav iespējams, jo tas nav iespējams finansiāli, es nevarēšu tur izbraukāt, man to neatļaus ģimene, UTT, šie visi ir bloki. Ja cilvēks uzraksta uz papīra daudzas lietas, kas viņam patīk, tad viņam ir jāapskatās vienkāršākā sava reakcija, kurā vietā man parādās smaids, kam pieskaroties, un kurā vietā tāda nav. Tas nevarēs samelot. Vai pat to darīt ar siltumu ķermeniski, ka es uzlieku tajā vietā roku un skatos, šeit man ir prieka sajūta. Tātad tas ir tas, ko es gribu darīt. Jo mentāli, loģiski, mēs sev gandrīz vienmēr mānam. Cilvēks ir fantastiskākā manīšanās objekts, kurš prot sev slēpt to, kas man īstenībā patīk. Tātad ķermeņa sajūtas ir tas, kas dos šo viskaidrāko informāciju. Labi, droši vien varēja vēl vairāk, bet mēģināsim iepriecēt cilvēku, ja viņi rakstījuši ir agri no rīta piecāšies sestdienā. Kā var redzēt tos bērnībā izveidojušos kompleksus blokus, kas tagad traucē attiecībās? Labprāt palasīt kādu literatūru par šo tēmu, vai varat ieteikt kādas grāmatas? Tā Laura. Ļoti ķecerīgs jautājums. Es varu ieteikt grāmatu Īstā bagātība, tā man tikai nācies viņu sarakstīt, bet laikam reklāmu nevar tā laist. Ir jau palaista, visi iemaksāsiet. Laura, atcīmredzot, jūsu promotēs, menedzēt malki, Laura. Okay, jā. Ne tāpēc, kad gribējās par to pateikt, bet tāpēc, kad es nebiju redzējis informāciju, kura būtu pietiekoši objektīva, un gribējās izdarīt to tā, kā tas ir saprotams. Literatūras ir pietiekoši daudz, bet te ir pats būtiskākais jautājums par piedošanu un atlaišanu. Grūta tēma gan viena, gan otra, bet tikmēr, kamēr būs notikums dzīvē, vienalga, ļoti sens, vai tepat blakus, kurā es joprojām esmu aizvainojies uz kādu cilvēku un neesmu viņu palaidis vaļā. Par parādu, pat par finansiālu parādu, par strīdu, par manā skatījumā nepareizu rīcību. Tikmēr tas būs bloks un viņš ietekmēs visu turpmāko dzīvi. Un tādā veidā mūsu dzīve būs pakļauta netīšām scenārijiem saistībā ar šo te aizvainojumu. Tad pirmais, kas ir jāizdara konkrētajam lasītājam, ir jāatcerās no bērnības visas situācijas, kurās man ir neērti un jāsalīgst mieru kaut vai domās ar visiem tiem cilvēkiem. Tad viņa enerģijas plūsma būs brīva un viņš beidzot būs spēkā. Tad, kad cilvēks ir spēkā, viņš skaidri var redzēt, kur ir pareizais, kur nē. Kamēr spēkā nav, tikmēr maldās tā kā pa mežu. Jā, bet ir vēl kāds jautājums? Tas ir pagājuši, un es atvainojos cilvēkam, jo viņš būs jālasa ilgi. Es varbūt nodošu. Varbūt es iejaukšos vēl vienā lietā. Es teicu vārdu spēkā. Vīrietis un sievietes spēkā ir savādāk. Un es gribēju jums ļoti pateikt komplimentu starpbrīdī, kad mēs sarunājamies, kā spēkā dotajā momentā esiet jūs. Jums ir vīrišķīga dominanta, un tas ir vīriešu spēks. Ja tas ir mani, jo neviens neredz, ka jūs pagriezties uz mani. Lai ģimenē būtu labas attiecības, sievietei kas ir jādara? Jāizprovocē vīrietī, lai viņš varētu demonstrēt spēku. Tad viss būs kas tu teici. Jā, viņš nesot viss, kas ir demonstrēt savu spēku glāzī. Pusē. Lai sieviete būtu spēkā, vīrietim ir jādemonstrē, ka viņa ir mīļa, ka viņa ir apmīļota, ka viņa pat nedaudz ir ķircināta, bet viņa ir viņa uzmanības pašā centrā. Ko es arī redzu, kas notiek. Jūsu saspēle ir interesanta, un viņa abiem diviem rada spēles efektu. Spēles efekts ir tas, kas nodrošina dzīvē dinamiku. Kad iestājās garlaicība, tad ir rutīna, un pēc tam sāk visi skatīties nedaudz pa kreisi. Tieši uz tik procentiem, cik spēles efekta nav ģimenē. Tas sanāk, ka jūs izstāstījāt visu noslēpumu. Kāpēc cilvēki iet pie jums uz lekcijām un semināriem? Intriģēt vēl ar kaut ko, ka tas ir tikai sākumi kaut ko tādu. Sanāk, ka mēs visus baigi labi zinām, mums neko nevajag. Tas noteikti vajag. Pietiekoši daudz lietu. Katram cilvēkam ir jāapzinās tas talants,
kurās viņš ir viņam vienīgajam, bet nav nekur citur pasaulē. Līdz ko viņš ir apzināts, tam ir nosaukums, tam ir noteikti ir profesija, tam ir izpausmes veids, tam ir formāts ģimenē. Tas ir jāmeklē, tam ir jāvelta visa sava dzīve. Vislielākā cilvēka bagātība ir nevis lietas, kuras pēc laika var pazust. Jebkurš nekustamais īpašums, jebkuri bankas līknes svārstības. Tas, ko es esmu investējis sevī, tas vienmēr ir tas, kurš būs bagātība. Jo mēs to vairāk daram, dotie gadījumā nav svarīgi pie kā, vienkārši, lai tas tiktu darīt nepārtraukti. Un ja cilvēks visu laiku mainās un attīstās ģimenē, kas ir ļoti būtiski, tad viņa vienmēr būs no jauna katru rītu. Ir pat tāda filma, kur tā sievietei, ko ir izvēlējies jaunais cilvēks, viņai atmiņa zūd katru vakaru. Viņa katru rītu piemodās no jauna, jā, ārkārtīgi laba filma, jā. Man šķiet, ka pilnīgi fantastiska lieta, mums ir jāierauga katram sava sieviete, un vīrietim sievietei katrs savus vīrietis no rīta, nevis katrs savus vīrietis, bet savus vīrietis katru rītu no jauna. Jā. Un jāstāst, kas manā brīnišķīgajā ir interesants tagad, šorīt, kā es viņu redzu savādāk. Jā, varbūt tā nebija susura diena, bet tur bija līdzi. Nē, ir vēl viena filma, jā, par dāmu. Kaut kas tur pa Havaju salām tur jā, bija. Bet tur bija tā, ka visa ģimene darīja visu, lai tā meitenei tā diena būtu tieši tāda pati, kāda viņa bija. Tas arī bija tā interesanti, kāpēc neļauj viņai saprast, ka kaut kas tur īsti nav kārtībā. To mūsu vecāki dara pietiekoši bieži, un ja mēs runājam par to, cik praktisku lomu mūsu enerģētiskajā veselībā atstāja līdz cilvēku, viņa ir ļoti liela. Pieņemsim tā, šeit ir kaut kāds priekšmetu izvietojums uz galda. Ja es vienu noņemšu, kompozīcija pārkārtojās, tajā vietā paliek tukšums. Ja es kaut kur kustos, tur, kur man patiktu un būtu pareizi, manam fiziskajam un garīgajam ķermeņiem, visi pārējie cilvēki kaut kādā mērā saka, mums tagad ir jāpārkārto sava dzīve, es nemaz to negribu. Ļoti bieži šādās situācijās mūsu tuvinieki mūs ietekmē. Sakot, nē, tur ir bīstami, labāk paliec šitam mierīgi starp mums. Bet ko vajag darīt, atvainojos pārtrauc? Ļoti strikti ir jānovelk robeža. Te ir mans, un šitais ir kopīgais. Kopīgais ieeja tad, kad es gribu, nevis tad, kad jūs gribiet. Tad, kad ir mans, tad es sekošu savai sirdī. Ļoti strikti. Šīs frāzes dēļ mani bieži sauc par nežēlīgu, bet tas ir vienīgais veids, kā cilvēkam saglabāt veselību un uzticību sev. Nu tad mums jau laiks beigsies, drīz pavisam būs jāatvadās, bet kamēr vēl nav beidzies, es gribu pajautāt viņam, varbūt ir kāds cilvēks, kurš šorīt ir pamodies ar tādu nevisai labu lomu, vai ir kāds vingrinājums, es lasīju, ka ir daudz un dažādi visādas lietas, kā var pavērst un pagriezt dienu, kā teikt, lai viņa ir labāka un izdevusies. Ir brīnišķīga filma Dzīve ir skaista, kur var redzēt, kad diena jebkurā vietā ir tikai tāda, kā es uz viņu skatos. Ja man izdosies piespiet kārtā kaut vai pateikt vismaz 10 paldies par šodienu, es jūtīšos savādāk. Ja arī tas neizdodas, izdariet vienu altruistisku darbību. Es neesmu principā par altruismu, man patīk, ka cilvēkiem viņi saņem, ir priecīgi, ir spēkā, bet izdariet vienkārši vienu altruistisku lietu. Kādam pilnīgi par brīvu uzdāviniet, palīdziet. Sajūta, prieka sajūta, kas tad parādīsies, viņa būs tāda, ka tās petarda pietiks uz veselu nedēļu. Tas ir tas, ko es novēlu katram cilvēkam. Jā, Nē, bet ļoti, ļoti svarīgs jautājums, nenoliedzam ir tas, jūs iedvesmojat cilvēkus, sievietes, vīriešus, nav pat nozīmes šobrīd, cik daudz, ko vairāk, ko mazāk, bet cik maksā tāds pasākums, kā aiziet pie jums un parunāt par šīm lietām un mēģināt atrast iedvesmu bioenerģētikā. Vai var aiziet, cik maksā? Jā, un arī cik tas maksā. Un, diemžēl, bet tas ir svarīgi, es nevaru bez tā, es nevaru aiziet vienkārši pie cilvēka, tagad grib ar tevi parunāt. Es jau te varēju parunāt, varbūt ir kāds, kas... Man krietni labāk patīk formāts, seminārs, tādēļ, ka tad ir vingrinājums, kur dara visi cilvēki un viens otram tajā var palīdzēt. Individuālā konsultācija vienmēr ir neliela spekulācija, jo tad, ja cilvēks samaksā naudu, viņš obligāti grib rezultātu, pat ja viņš ir slinks un netaisās to darīt. Un jebkuram speciālistam, man tai skaitā, ir uz šīs robežas jābalansē. Pat cik es teicu, ka man nepatīk vārds kompromiss, tad es ļoti lielā notikumu skaitā cenšos no tā attiekties tik vien iespējams.
Nu tā, vai var es tomēr šo jautājumu atstāšu ārpus? Nu, varat atstāt, varat gan, nu tad, bet kā tad atrast jūs, pieņemsim, ja ir kāds klausītājs, kas grib atrast tieši jūs un lai jūs viņam palīdzat, kā viņš, kur viņam es meklēt? Es esmu pieejams Twitterī, Andžejs Reiters, ar punktu. Saits man saucās andžejsreiters.com. Visos pārējos sociālajos tīklos man arī var sastapt. Es nelasu katru dienu mailus, tas ir arī saistīts ar zinām apziņas higēnu, bet lasu noteikti, un jebkuru jautājumu var atrisināt, to daru ar prieku. Tad, ja jums var griezties un lūgt jūs padomu, nu tas jau ir pats galvenais, kad ir cilvēki, kas vienmēr ir gatavi mums palīdzēt. Gribiet vai negribiet, bet kaut kas jau no altruismu tur ir, kaut arī droši vien tas ir biznes un darbs, bet vismaz šodien jūs esat, es saprotu, ja tā. Jā. Es ceru, ka tiem cilvēkiem, par kuriem tu runāji, Liena, arī tas rīts varēja palīdzēt un iedvesmas ir, un vēl ir kaut kā mail, un viņiem vēl varēs atstīt. Ir tāda lieta, kas saucās godīga maiņa. Tad, ja tas, ko devu es, sagādā prieku otram cilvēkam, un tas, ko dod viņš, sagādā prieku otram cilvēkam. Vai mūsu šī rīta tikšanās ir altruisms? Jūs man devāt ļoti daudz, tieši no jūsu dinamikas, es runāju tā vai savādāk, ja to jūtu. Ja blakus ir cilvēks, kurš pats bremzējās, tad tieši tās pats būšu es arī šajā te visā attiecību modelī. Tā kā viņš ir vienmēr sadarbībā un atlīdzībai ir jābūt jebkurā vietā. Altruisms ir viens no veidiem, bet principā man patīk, ka cilvēki ir bagāti, spēcīgi. Es vienmēr saku, nauda ir svarīga. Ja kāds skatās, ka pēkšņi naudas jautājumā iestājās zinām bremzēšanās, tas nozīmē, ka ir kaut kāds bloks, kāpēc es saku, ka nauda ir slikta. Nauda ir laba, naudai ir jābūt, man ļoti patīk nauda. Es to nekad neapstrīdēšu. Tad principā, viss sākās un beidzās ar to, ka mums vienkārši ir sevi jāiedvesmo pareizi. Jāpagriež lietas sev izdevīgā gaismā. Es ceru, ka gan raidījums deva kaut ko tiem klausītājiem, un līdz to mēs no viņiem arī netieši saņemsim atpakaļ arī kaut kādu. Jau redzi, jau vēstules un pārējais, tātad viņi klausās, un tas viņiem ir vajadzīgs. Es domāju, tādā veidā mēs viens otram esam jau kaut ko iesākuši palīdzējuši. Man jāsaka paldies jums. Jā, milzīgs paldies. Liena droši vien tūlīt vēl uzzinās kaut ko, es izmanto katru reklāmas pauzi pašlaik, nebūs reklāmas pauzi, bet būs mūzika. Paldies. Paldies. Redz kā. Skaisti diena, reklāmas ir izskanējušas un ir pienācis laiks, kad arī mēs varam savilkt kopā plusiņus, mīnusiņus par un ap par to, kas tad mums šodien sanāca, kas nesanāca. Zini, kāds man secinājums, šī bija otrā reize, pagājušajā reizē loģiski pirmā reize. Diezgan loģiski. Jā, bet šitā bija pilnīgi savādāk pareizi. Nebija tieši tāpat kā pagājušais. Tās kaut kādas sajūtas un viss. Mums bija bioenerģētikas eksperts. Laikam viņš tieši arī būtu tas, kurš varētu pateikt, kāpēc šodien ir savādāk. Šodien kaut kāda enerģētika. Jā, kaut kas ir. Šo vārdu turpmāk runāsim, jā? Jā.